Mūsu uzdevums ir slavināt lielisku produktu, kuram ir simtiem gadu ilga vēsture, un tas ir Jāņu siers. Latvijā Jāņu sieru ražo 6 uzņēmumi – Jaunpils pienotava, Lazdonas piensaimnieks, Valmieras piens, Dundaga, Straupe un mūsu lielākais Jāņu siera ražotājs Rankas piens. Šis produkts ir ierakstīts Eiropas tradicionālo īpatnību reģistrā. Šajā reģistrā ir visai maz produktu, un mēs esam ļoti lepni, ka Jāņu siers ir līdzās parmezānam, parmaškiņķim, mozzarellai un citiem. Tagad iesim Jaunpils pienotavā, paskatīties, kā Jaunpils pienotavā top Jāņu siers. Jāņu siera gatavošanas sākums. Tas ir piens. Piens iepildīts ir siera gatavotājā. Un viņam tiks pievienots biezpiens, veidosies masa. Vājpiens ir uzkarsēts 80 grādos, biezpiens ir pievienots, un tagad šī masa tiek novadīta sūkala atdalītājā. Atdalīsim sūkalas. Tālāk masu mēs liksim tālākajā masas gatavotājā. Process turpināsies, tiks pievienotas visas pārējās sastāvdaļas, sviests, ģimenes sāls. Un tālāk jau ir formēšana. Siers jau ir ieguvis savu raksturīgo formu, apaļo formu. Tagad sieru mēs liksim augstum, atdzesēsim, un rītā viņš būs gatavs pakošanai un nosūtīšanai pircējiem uz veikaliem. Viss ir ļoti vienkārši, viss ir tā, kā darīja mūsu vecās mātes un vēl vecākas paudzes, bet nedaudz rūpnieciskāk tas viss notiek. Jāņu siers ir izcils produkts. Tā recepte tiek nodota no vienas paaudzes otrai, un tā ir saglabājusies līdz mūsdienām. Arī mūsu ražotāji strādā pēc šās receptes. Būtībā šie visi Jāņu sieri ir ražoti rociņām, tas ir roku darbs. Tas ir būtībā kulinārā mantojuma produkts, tas ir kultūrvēsturisks produkts. Vislabākie vārdi ir gan ražotājiem, gan Jāņu sieram, un lai nu tā arī turpinās, ka arī vēl pēc 100 gadiem šis produkts būtu Latvijas apritē.